Un mēs esam atpakaļ Boombox. Jā, tā patiesi ir. Un nu pat mēs apskatījāmies nelielu fragmentu, kur pirmajā vietā un solo izpildīja neviens cits kā Kašers. Jā, un es. Un es. Un tu? Jā, es nebiju. Es biju tās lot. Tātad 15., 16., 17. oktobrs kongresa nams, pērkat biļetes, būs forši. Es apsolu. Super. Cik izrādes mums ir atlikuši, ko redzēt? It kā 3, bet Tas ir tā, ka... oficiāli ir 3. Oficiāli. Oficiāli ir 3. Bet var gadīties, ka būs vēl. Ja jums patiks, tad noteikti. Mēs tagad nedaudz pārtaisīsim, viņu būs jauni viesmākslinieki, kurus īstenībā šovakar paziņos. Es pati nezinu, mums neviens nesaka. Surprise. Jā, bez kādām pārstundām mēs uzzināsim tikai. Poriši. Un te jau Twitters noteikti palīdzēs, nāks tālāk noteikti arī Boombox profils, Twitterī Boombox apakšsvītra LV. Jā. Sacīs, tātad viesmākslinieki mūzikā dzimuši mūzikai ir Eminems. Arī Kanye West. Un Jay-Z. Jā, tā. Ko es gribēju darīt? Es zinu, ka tu vēlējies tagad dziesmu uzlikt. Es gribēju. Bet pirms tu te ķeries pie dziesmas, Nu. man tev ir jāparāda, ko mēs ar pušiem esam sagatavojuši, lai palīdzētu tavai deju studijai Pro-X. Tā kā uzkāp slavas kāpnēm visā pasaulē. Šī tāda pirmā bilde, jā, bet nokmēr tas ir uzmetums, tā kā reklāmas uzmetums. Tā tad es ceru, ka mums visu varēs parādīt. Lūdzu, izbaudam. Skatāmies uz bildi. Lūk, kā mēs redzam, ir tavs logo. Ej, tu nos. Un mēs vilām, lūk, kaut kā tas ir futbolists, tas mums vairs neinteresē. Paldies par attēlu. Jā, tātad tas ir neliels Īstenībā. ievads. Milzīgā reklāmas kampaņā, lai Pro-X būtu top 1 deju studija. Īstenībā es varētu šo bildi izmantot priekš reklāmas bukletiņiem. Mums tur vēl būs Louis Vuitton, Armani, Gucci logotipi. Nu, tur būs fantastiski. Tā kā ir vēl bildes, tā kā tu būsi ļoti iepriecināta. Labi, skaidīšu. Bet tagad. Tagad ir īstenībā dziesma tev. Super. Es dzirdēju, ka tev patīk Ādams Lamberts. Un tā ielās runā. Jā, runāja. Arī man ļoti patīk Ādams Lamberts. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka mums īstenībā esam abi divi jau kopš pirmās dienas, kad Lamberts parādīja televīziju, fani viņam. Jā, plus minus tas bija jau pirms Daudz gadiem. 3 gadi. Jau 2008. gads. 4 gadi 4 jau. gadi. Jā. Tā dzīve ir aizgājusi. Jā, un joprojām sirsniņā viņš mums ir tuvs. Bet mēs pastīsimies. Kā tam viņam gājas šovā, kas arī viņu pacēla tur zvaigznītēs debesu jumā. American Idol. Unisonā pateicām, cik burvīgi. Skatāmies.